Eiropas vicečempions, pasaules posma uzvarētājs un Latvijas lepnums ūdens motosportā Nils Slakteris. Čau! Tātad es jau ūdens motosportā esmu jau kopš biju mammā vēl. Tētim braucu sacensībām līdz jau no 2 gadu vecuma, un 3 gados jau sāku nopietni panot par šo sporta veidu. Un 5 gados man vectēvs uz dzimšanas dienu uzdāvināja laivu, līdz ar to es diezgan ātri sāku jau braukt. Es tiešām nezinu, kā mans vectēvs ir aizsācis savas gaitas. Es tikai zinu to, ka viņš to nodarbojas ļoti ilgi. Viņš vairākas reizes ir arī ņēmis, tā teikt, pauzes skolas dēļ, lai apvienotu vairāk skolu un darbu, un pēc tam atgriezies šajā sporta veidā. Tētis 16 gadu vecumā prasīja, kāpēc viņš nenodarbojas ar ūdens motosportu. Un tā tad es teiktu, ka aizsākās šī mūsu ģimenes tradīcija, un tētis sāka braukt ar laivām, tad jau es parādījos, un man parādījās interesi, un kopā mēs tagad turpinam. Manas pirmās sacensības bija 7 gadu vecumā, pasaules čempionāts Čehijā, Prāgā. Es atceros to, ka es biju pārāk daudz satraucies. Es, protams, biju ļoti maziņš. Es atceros arī to, ka es dabūju saules dūrienu tur, jo tur bija ļoti karsti. Mums nozīmīgākais sasniegums, manuprāt, ir pagājušā gada čempiona tituls Formula 4 endurancē, kur sacensības notiek 12 stundas. Pirmajā dienā mēs braucam 6 stundas, un otrajā dienā tāpatās kā iepriekšējā arī 6 stundas. Parasti braucam divatā ar šīs laivas iepriekšējo īpašnieku, Stefanu Arandu. Mēs izdomājam kopā sastrādāties, jo šo laivu es nopirku tieši no viņa. Līdz to viņš sākumā bija tas, kurš šo laivu pārvaldīja vislabāk un jūta vislabāk. Tāpēc viņš bija perfektais komandas biedrs, kuru mēs varējām pievienot komandai. Nozīmīgs man šis sasniegums tikai tāpēc, ka mēs jau 4 gadus tiecāmies uz šo čempionu titulu un katru gadu cīnījāmies par pirmo vietu, bet vienmēr tehniskās lietas mūs pievīla un beidzot mums tas izdevās. Bet nākošajam gadam mūsu mērķis ir, ka es ar brāli varētu kopā piedalīties endurancē. Gatavošanās sacensībām manā ikdienā parasti ietver treniņus uz ūdens un mūzikas klausīšanos, mentālai sagatavotībai. Treniņus uz ūdens es jau 2. gadu sāku martā, lai es būtu gatavs sacensībām, kuras parasti notiek maijā, lai varētu pārsteigt konkurences, kuri, tā teikt, pa ziemas periodu nav tik sagatavojušies pirmo posmu. Pagājušajā gadā, piemēram, mēs sākām treniņus 2. martā, un ārā bija -2 grādi. Man visa laiva bija ar ledus kārtu, bet mēs to izdarījām, un čempiona tituls ir rokā. Vislielākās grūtības tieši man, es teiktu, ir stress, jo es esmu tas cilvēks, kas pārāk daudz sastresojās un satraucās par lietām, kurām nevajadzētu satraukties. Bet līdz ko nodzēs starta gaismas, šis stress pazūd, un es varu braukt kā ierasti. Protams, gan tehniskās lietas, gan laikapstākļi un viss pārējais ietekmē. Kā nekā šis ir tehniskais sporta veids, un bieži vien tehnika arī pieviļ. Bet laikapstākļi to ļoti ietekmē, gan manu mentālo, gan laivas vadīšanu, jo, ja es zinu, ka ir liels vējš, es pats braucu daudz uzmanīgāk un bailīgāk nekā parasti. Avārijas manas karjeras gaitā man ir bijušas diezgan daudz, un katru reizi pēc avārijām man ir bijis diezgan grūti iesaisties laivā, jo tas atstāja nepatīkams emocijas un nepatīkams atmiņas, bet ar laiku tās visas pazūd. Tā kā mana vectēva pieeja ir tāda, ja tu iekļūst avārijā vai ir kāda nepatīkama situācija, tev ir jāpiespiež sevi un, piemēram, jāiekāpj apakaļ laivā un jāturpina braukt, lai šīs bailes nenosēstos tev un tu neturpinātu baidīties un nebūtu grūtāk iekāpt laivā pēc tam. Ja mēs runājam tieši par Viveronas posmu, kas bija pagājušā gada noslēgums, es nekad nebiju uzvarējis pasaules čempionāta posmu tieši sprinta sacensībās. Un šajā sacensībās pirmo reizi man līdz bija arī tētis, kurš man vadīja uz rācijas. Tas, ka tētis man bija uz rācijas, man daudz vairāk ietekmēja. Es jūtos daudz saliedētāks ar viņu un daudz drošāk uz ūdens. Es jūtos tā kā pasargāts ar viņu. Tētis parasti ir tas, kurš strādā, un es esmu tas, kurš brauc. Līdz to tētis ir diezgan reti sacensībās, un šī bija pirmā reize, ka tētis ir man līdz ārpus Baltijas valstīm. Runāju par vectēvu, viņš ir Latvijas ūdens motosporta prezidents, līdz ar to viņam jābrauc ir uz katrām sacensībām, un viņš vienmēr ir mans atbalsts. Un mamma, viņa brauc uz visām sacensībām, kurām var, atbalsta mani cik var, līdz ar to es ļoti novērtēju viņa atbalstu. Viņi vienmēr man ir atbalstījuši un teikuši, ja es kaut ko nevēlos darīt no tā, ko viņi ir darījuši visu savu dzīvi, man tas nav jādara, tas nav mans pienākums. Es to pats arī gribēju, tāpēc es arī ar to nodarbojos.
Šajā sezonā es noteikti vēlos koncentrēties uz sprinta sacensībām. Tieši tāpēc mēs arī šogad atteicāmies no piedalīšanās endurancē, lai mēs varētu koncentrēties tieši uz sprintu un censties uzvarēt sprinta sacensības. Pārēšana uz F2 klasi man ir bijis sapnis jau no 5 gadu vecuma, jo ar to klasi brauc mans tētis, un es noteikti gribētu kādreiz stāvēt viņam blakus uz starta, un, protams, arī apdzīt viņu. Formula 1 klasē iekļūt man noteikti ir sapnis, taču tas ir daudz grūtāk, jo tas prasa daudz lielākus finansiālos ieguldījumus, un tev arī ir jāparāda daudz labāks sniegums, lai viņi vispār izrādītu interesi par tevi. Bet noteikti to es nenolieku malā. Ja tāda iespēja parādīsies, es noteikti to izmantošu. Es noteikti plānoju palikt šajā sporta veidā arī pēc tam, kad es beigšu braukt. Es teiktu, mans sapnis ir, ka manas karjeras beigās būt par glābēju, jo es zinu, cik slikti ir būt zem ūdens, tāpēc es noteikti gribētu būt tas, kurš glābi pilotus no avārijām. Diemžēl, tā kā šis sporta veids noteikti tikai vasarā, atpūtai laika man nav, jo man paralēli ir jātrenē Latvijas Formula Future izlase. Principā katru dienu jāatrod laiks pašam patrenēties un jāpalīdz tētim darbos. Līdz to laika atpūtei bieži vien nepietiek, bet es atpūsties varu visu pārējo gadu, līdz ar to viss ir vienlīdzīgi sadalīts. Neteiksim, ka šis ir garlaicīgs sporta veids. Šis ir tāpat kā visi rallija, cross. Šis ir ļoti interesants sporta veids, karstasinīgs sporta veids, pilns ar adrenalīnu, un tas noteikti ieinteresētu katru cilvēku. Tāpēc būtu jāstrādā pie tā popularizēšanas, lai arī Latvijā tas kļūtu daudz interesantāks un cilvēkiem pieejamāks. Jaunie noteikti var sākt savas gaitas, sākot no 5 gadu vecuma. Viņiem būtu jāuzraksta man Facebookā. Es noteikti viņus pieņemtu tepat Bauskā, pamēģināt izbraukt laivām. Ja patikt, viņi noteikti varētu turpināt to. Esmu ļoti atvērts kā treneris, un es sagaidīšu jebkuru bērnu ar atvērtām rokām un satrenēšu viņu līdz pat pasaules čempionu titulam. Noteikti sekojiet līdz ūdens motosporta gaitām, atbalstiet mūs, un tad jau tiekamies uz ūdens.